Paldies, meitenes, kad esat atnākušas. Šodien mēs tā kuplākā skaitā. Un šodien mēs parunāsim par plūškoku, kas jau klausījās mūsu lielo, kā es teiktu, zinātnieku mūsu kompānijā. Tad ar viņš stāstīja par plūškoku, bet man drusku savādāk. Kā jau zināt, es pasniedzu savādāk šos produktus, un es viņus saprotu drusku savādāk. Bet strādā viņi tāpat, jā, bet vienkāršāk un drusku paklausoties tomēr arī viņu, jo katra stāstītāja un pienesums ir katram savādāks, no psiholoģiskās puses ir savādāks, no zinātniskā puses ir savādāks, jā, bet kopumā produkti jau ir vieni. Un arī kā mūsu speciālists stāstīja arī no austrumu puses, tāpēc es arī no austrumu puses pieeju šiem produktiem, jo viņi tā ir arī izveidoti, jā, kā jau iepriekš es teicu. Tad šodien mēs runāsim par plūškoku mūsku tieši kā ir tātad, kas viņā ietilpst. Mūsu plūškokā komponentā mums ir iekšā cinks, atsevišķi pievienots, jā, tad ir roze, tad ir ehinācija un vīnogas sēklu ekstrakts, jā, un, protams, pats plūškoks. Jā, tātad liels atkal komponents, kā jau es iepriekš teicu, kāpēc mēs veidojam un kāpēc mūsu kompānija tādu veido, jo šie te produkti ir ārstnieciski, lai atrisinātu kaut kādu mūsu organismu problēmu. Nevis kā pabarotāju, nevis kā tikai kaut ko padzert vai tikai atsevišķi kādu vienu problēmu atrisināt, bet kopumā. Un kopumā ir savienot šādi te komponenti, lai būtu koncentrētāki, ja, un strādātu visu organismu kopumā. Jo ir vajadzīgs organismam gan attīrīt, gan pabarot, gan sabalansēt, gan atrisināt tās problēmas, kas mums ir un ko šis te pamata elements, melnais plūškoks, ko viņš dara. Ja, tātad drusku savādāk un drusku sīkāk es parunāšu arī par to, ko vispār plūškoks un kāda ir, protams, atkal es ar saviem eksperimentiem atradu, ja, ko tad plūškoks darīja un kādi rezultāti ir un kā ir darīts arī mūsu kompānijā, jo zinat, kad mūsu produktus viņi bez eksperimentiem, bez pārbaudīšanas viņi to nedara, jo Zinātniskā akadēmija mūsējā tā visu dara, kamēr izdomā šo te produktu, ko viens otru varētu papildināt, viņiem ir vajadzīgs pierādījumi, lai mums būtu certifikācija, lai mums būtu pareiza darbība ilgtermiņā, ja? Jo, kā zināt, mūsējie ir visi tie, kas strādā valsts līmenī, ja? Tātad, ja būs kaut kādi nepareizi veidojumi, nepareizi produkti, viņi nemaz nevarēs izlaist, ja? Jo viņiem viss tas ir jāpierāda, jo zinātniskā līmenī. Tāpēc arī ir pētījumi, ja? Un tātad ir 64 cilvēki ir bijuši, kuri ir simptomi ir bijuši, saaugstēšanās, ja? Saaugstēšanās, bijuši galvas sāpes, muskuļu sāpes, ja? Un lietojot 125 gramus melnā plūškoka tieši mūsu ekstraktu, 2 dienu laikā ir pazeminājušies šie te simptomi, galvas sāpes ir pārgājušas, ja? Ir muskuļu sāpes ir pārgājušas, ja, un uzlabojušies cilvēkiem rezultāti. Ātrāk tiek vaļā no saaugstēšanās, ja, gripai, var sakot, infekcijas, jo šis te produkts visu to dara kopumā. Ja. Citā pētījumā tika novērots, ka arī kavē visādas baktērijas, ja, piemēram, kā helihobakterija, augšanu un mazināja sinusītu un bronhītu simptomus. Tad atkal ir produkts, kurš ļoti ātri un sabalansē šos te problemātiskās
var sakot, problēmas, kas ir cilvēkam. Mazināja sinusīti, tātad blakus dobuma iekaisumiem, ja ir lielākā stadijā, visādas stadijas tur mums ir, ja, tātad tikai sākuma stadijā viņš ļoti ātri atrisinās, ja viņš ātri palīdzēs arī bronhītam, noņems spazmas, noņems attīra ļoti labi atkrēpošanās, ja, tātad arī tādi rezultāti ir bijuši. Arī tātad melnais plūškoks pats par sevi ir ļoti spēcīgs antioksidants un bagāts ar flavonoīdiem. Tas nozīmē to, ka šis arī tāpēc ir tas spēcīgais antioksidantu daudzums jau vienā pašā plūškokā, kur nu vēl ehinācija un kur vēl ir mežroze, ja, iekšā. Tur arī ļoti koncentrēts produkts. Tātad viņš pats kā melnais plūškoks ir violetā, to jau mēs zinām, mums ir Latvijā arī viņš aug, jā, ļoti skaistiem ziediem, melnas ogas, kuras mēs paši varam savākt, jā, un ļoti bagāts viņš ir ar šķiedrvielām. Satura 7 gramus šķiedrvielu uz 100 gramiem. Tātad ļoti spēcīgs ir, es teiktu tā, ka pacelt ļoti ātri imūnsistēmu, bet arī tieši pie gremošanas sistēmām. Jo šķiedrvielas mums ir vajadzīgas gan zarnām, jā, gan arī kuņģu darbībai šķiedrvielas vajadzīgs. Tātad arī varam ikdienā, ja mēs zinām, ka plūškoks mums ir, mēs viņu varam savākt, mēs viņu varam sakaltēt un ēst arī kā tādu, kā šķiedrvielu pašu par sevi atsevišķi organismā mēs varam dot. Jā, tā kā arī pats par sevi, un it sevišķi mums viņš ir Latvijā, tā kā mēs to arī varam izmantot. Ļoti plūškoka ekstrakts stabilizē holesterīna līmeni, pazeminošā īpašība. Tātad tiem, kam ir augsti asinsspiedieni, ja viņš var ļoti labi sabalansēt, nolaist viņu lejā. Līdzsvaro asinsspiedienu, normalizē asinsspiedienu, un viņš it sevišķi vairs nelēkā. Tiem, kam, piemēram, lēkā asinsspiedieni, jeb ir arī sirds aritmija vai sirds arī ir, kad lēkā asinsspiedieni vai pulsi ļoti ātri augšā lejā, ja? Tad arī plūškoks ir arī tas, kurš viņš normalizēs un palietojot ilgāku laiku, kā jau zinām, mēs vismaz 3 mēneši mums jālieto, bet arī šajā laikā viņš jau stabilizēsies un vairs nelēkās. Viņš pacels un normalizēt šo te spiedienu un normalizēs. Samazina ļoti labi urīnskābes līmeni asinīs. Tātad ir viens no, es teiktu, galvenākajiem produktiem, kuru mēs varam padzert, tad, ja ir augsts urīnskābes līmenis. Jo citreiz cilvēkiem ir tā, ka dakteri un ārsti iedod kādu produktu aptiekā, ja, kur tu padzers un būs pat labi un noies lejā. Nekas tur nebūs. Jā, viņš nokrīt un atkal ceļās, bet ar plūškoku ir pierādīts un ir mums arī cilvēki, kam šāda te normalizācija mums ir, ja, padzerot mūsu plūškoku produktu, ir normalizējies un urīnskābes līmenis un viņš vairs augšā nelēkā. Protams, es teiktu tā, ka mūsu produkti ir tie, kas ir kā profilaktiski, viņu ir jāpadzer, izdzeram kursu un atkal pārtraukums un dzeram atkal. Jo šīs te problēmas, ja cilvēkam ir urīnskābes tendence lēkāt uz augšu, mēs nevaram, it sevišķi gados cilvēki, mēs nevaram, jaunāki mēs nepaliekam, ja, tikai uz augšu ejam, gan gados, ja, un mums ir, ja, lai būtu visu laiku normāli, tātad ir kaut kas jālieto, lai mēs sabalansētu mūsu organismu, lai mums būtu visu laiku, kā es teiktu, labā situācijā mēs būtu, ja, lai nelēkātu augšā un lai atkal nebūtu aptieka jāņem klāt. Jo to mēs varam ar mūsu produktiem, ja. Citā pētījumā ir pat izmantot 312 cilvēki, kuri ceļo bieži, un saņemot 300 gramus plūškoku ekstraktu 3 reizes dienā, viņi dzēruši 1 mēnesi, jau novēroja, ka saslimtības, saaugstēšanās, gripas, var sakot, šie te vīrusi nepielika, ja?
vienkārši runājot, kad mums ir aizsardzība, plūškoki ir arī atkal aizsardzība, lai mēs nesaukstētos, lai mums nav jāsaslimst, sevišķi tagad, jā, kad atkal rudens tuvojas un augstumi būs, jā, un ātri mēs visu, ko varam dabūt, jā, tad plūškoks arī būs tas, kas mūs aizsargās pret infekcijām un saslimstību, sevišķi parastajās slimībās, kā es saku, saaugstēšanās, bronhīti, ja, un mums nebūtu jāslimo. Bet arī tādā skatoties, ja ir ļoti zema imunitāte cilvēkam, tad viņš ir tiešām jālieto 3 reizes dienā, ja, lai viņš paceltu ātri augšā imunitāti. Tas nekas, kad varbūt tās ir tā, ka mums produktu, mēs nedrīkstam to darīt, bet es saku, ka jāskatās, katram ir individuāli. Ja? Mūsu produkti nav medicīniski aptiekas, ja, kur mēs varam tur darboties tā, kā vajag. Ja, bet mēs varam paregulēt sevi un skatoties, kas mums ir apakšā, ja, kādi mēs paši. Tātad pētījumos ar melno plūškoku ir arī, kā novērst vīrusu iekļūšanu cilvēkam šūnās. Tātad, kā jau zinat, mūsu produkti ir izveidoti, un es vēlreiz atkārtošos, kad izveidoti šūnu līmenī. Kāpēc saku, un arī mūsu zinātnieks, kurš stāstīja aizvakar, ko mēs klausījāmies, ja, kad tādā glāzītē, jebkur, ja nepatīk, ja, tad viņš mazāk strādājas produkts, ka viņš sašķeļās un uzsūcās šūnā tikai caur kuņģu gļotādu, ja, tad ir sevišķi kapsulas mūsu šķīst, un tad pats produkts ir uzsūcās tieši tur, kur viņam ir jāuzsūcās. Tātad plūškoku iedarbība ir ļoti efektīva arī zarnu darbībai un strādā ar aizcietējumu problēmām vai arī ar caureju problēmām. Ja? Tātad viņš strādās ar zarnu floru, plūškoks kā tāds pats par sevi. Viņu arī var izmantot, arī mūsu produktu var izmantot, kā ja ir vajadzīgs sevišķi pie caurejām, ja vajag saglābt kausēs, ja, un viņš noņems tos baktērijas no zarnām. Tātad arī pret visiem vīrusiem, streptokoku, visām sēnēm un visām baktērijām, zarnu problēmām, zarnu un kuņu zarnu traktā, viss ar to viņš strādā. Ja? Elpved kādu lielu vīrusi, ja, pie gripas lieliem vīrusiem, ja, kur ir lielā stadijā, kur atklepot nevar un atkrēpot nevar, vai ūdens krājās plaušās, tad arī mūsu plūškoks arī to dara. Un tā tad ir vīnogas sēklas. Vīnogas sēklas ir ļoti spēcīgs antioksidants, aizsargā organismu no iekšējo un ārējo brīvo radītāju bojājumiem. Vai vīnogu kauliņa ekstrakts parastais, ja mums vīnogu kauliņa ekstrakts mums ir daudz. Gan kosmētikā mums ir, ja, gan arī atsevišķi mums ir, ja, vīnogu kauliņa ekstrakts, proteksā mums ir vīnogu kauliņa ekstrakts, ja, jo vīnogu kauliņa ekstrakts ir ļoti spēcīgs ar asinsvadu un asins tātad sabalansēšanu un attīrīšanu. Tad vīnogu kauliņš šeit ir pielikts priekš attīrīšanas organismam, lai sabalansētu mūsu asinsvadus un mūsu asinsvadu sieni. Ja? Jā. Tā. Ja, tā tad
vīnogu kauliņa ekstrakts. Tas ir ļoti spēcīgs un ļoti labs tieši pie tekarīna glomerātiem. Tas ir tas, kas ir asinsvadu sieniņās, lai mums būtu elastīgas. Vīnogu kauliņa ekstrakts ir tiešām pats par sevi gan atsevišķi var, gan arī mīkstināties. Ārējās vēnas ieies iekšā un viņas sabalansēsies, jo vīnogu kauliņa ekstraktā ir ļoti daudz askorbīnskābe un E vitamīns, kurš to arī dara, kas strādā ar šūnas skaitu organismā, tātad viņš palielina šūnu skaitu. Ja gan nepareizās šūnas viņš izdala no organisma, gan atjauno un palīdz atjaunot šūnas. Noteiktā daudzumā mums ir jābūt organismā. Katrā, ja divas sadalās, izdalās no organisma, viņi jābūt ir vietā. Vīnogu kauliņa ekstrakts ir tas, kurš palīdz atjaunoties šūnām organismā, jā, lai viņš veidotu. Ļoti spēcīgi ietekmē aizkuņdziedera holesterīnu, aizkuņdziedera un lipidīdu lipāzes. Tas nozīmē to, ka vīnogu kauliņa ekstrakts ir tas, kurš palīdz aizkuņdziedzerim strādāt organismā un sašķelt labāku barību. Aizkuņdziedzers strādā ar žulti. Žults nebūs bieza. Ja nebūs paaugstināts žultskābe. Žultskābe automātiski, kā jau mēs esam daudzreiz runājuši par to, ko dara žults. Ja viņa sāk sašķelt mūsu barību. Pēc 15 minūtēm, kā mēs esam apēduši, 10-15 minūšu laikā. Ja ir žultskābe un žults pati par sevi ir bieza, it sevišķi tiem cilvēkiem, kuriem ir izoperēts, ja ir bijušas operācijas, ja, tad viņas viņas ļoti ātri žults, kā es saku, gāžās iekšā kuņģī, jā, ātrāk vēl nevis pēc 10 minūtēm, bet tūlīt, kā mēs apēdam, ja, jo nav tā normalizētāja, viņš ir izoperēts, ja, kā es saku, krāniņš ir nogriezts, ja, bet žults pati veidojās un bez tā dzīvot mēs nevaram. Bet vīnogu kauliņa ekstrakts būs tas, kurš normalizēs un palīdzēs šai žultī nebūt tik biezai, vienkārši viens otru palīdz. Vīnogu sēklas samazina asinsvadu sastrēgumus, pātrinot asinsritu, aizsargājot arī sirds veselību. Jā, ja mēs jau esam par to runājuši, ja mums asinsvadi ir kārtībā, ja mums nav biezas asins, ja, tad viņš, mācakot, neaiziet ciet asinsvadi, un asins sāk normalizēties, vieni normāli tecēt, nav tik bieza, ja neveidojās trombi, ja, un viss sakārtojās. Tad līdz ar to arī sirsniņai labāk. Melnais plūškoks pasargā no oksidēšanās. Detoksikācijas organismā atbrīvojas no liekām zālēm, citām kaitīgām vielām. Plūškoks kopā ar vīnogu kauliņiem, šie te abi divi, viņi izdala toksīnus no organisma ārā. Tātad, ja mēs esam ļoti labs, ir pie antibiotiku lietošanas. Ja mums ir jālieto antibiotikas, tad dzerot papildus mūsu melno plūškoku, mēs viņu izvedam, tas, kas ir kaitīgs organismā, un viņš neļauj antibiotikām nosēsties asinsvados. Ja viņš izveda no organisma ārā sliktos toksīnus, visus. Ja? Un tāpēc sakārtojās šūnas, un tāpēc paliek šūnas vairāk, un viņas ir veselas, viņas nav mutējošas, jo ja būs slima šūna, ja nebūs vesela tāda, kāda ir vajadzīga, mūsu organismā veidojās visādas sliktas slimības, jo šūna mutējas un viņš automātiski izveido šīs te mūsu vājās vietas, atrodās viņas veselas, labi palīdz matiem un ādai,
izraisa vitamīnu deficītu. Tātad plūškoks būs arī tas, kurš palīdzēs pie ādas problēmām, pie matu problēmām. Ja papildus dzerot, mēs varam palīdzēt arī, protams, no ārpuses. Mēs zinām, ka mums ir daudz, ko mēs varam palīdzēt. Bet arī no iekšēji pieeja visu. Pie mums ir jābūt kompleksai pieeja. Pātrina asinsriti un regulāciju. Ja? Un līdz ar to pātrinās, kāpēc man skaņa raustās, man it kā es nedzirdu. Labi, varbūt es pātri runāju. Tagad labāk. Jā. Tātad pietiek, un tātad arī būs ādējā asins labāk un augsts ātrāk mati, un palielināsies un sakārt. Sargājot ādu, viņš arī palīdz, ja asins rīti mums sakārtojas un pabarojas un šūnas, tas nozīmē to, ka mums arī palīdzēs pie skrimšļaudiem, pie locītavām, nebūs mazāk sāpes, pie arī, ja ir sāpes locītavās, tad arī mums ir plūškoks var palīdzēt, jo viņš uzņēmas teicu pie infekcijām visām, pie gripas tas, kas strādā ar gripas. Un ir arī pētījumi, kad ehinācija, kas ir pievienot plūšku sāpēm. Ehinācija, jā, kaut gan mūsu cilvēku zinu, mēs ehinācija arī atsevišķā ehinācija tā, kas ir jābūt uz plauktiņa, ja ir sāpes. Iedzerot, noņem galvas sāpes, noņem sāpes. Palīdz kā komponents atsevišķi pats par elpceļus, ja sakārto palīdz sāpes, protams, problēma. Ja ir interesanti, man ir viss ieslēgts, kāpēc skaņa. Tātad ehinācija ir tā, kas noņem ehinācija tā ir skaņa. Jā, ir tagad skaņa, bet raustījās visu laiku. Man viņš vispār izslēdzās. Ir gontiņa ieraksts, ja? Jā, ierakstiet. Jā, nezinu, kas man te ir, it kā nerādās, ne man ar internetu, nekā, nezinu, kāpēc viņš raustās, bet nu labi, iesim tālāk. Jūs man tur sakat, paldies, gontiņa.
Tātad ļoti labs ir ehinācija pat par sevi un arī ar melno plūško kopā, tāpēc viņš arī ir pielikts, kas strādā pie attīrīšanas. Tātad, kā jau es teicu, ir jābūt produktam, kas attīra. Gan vīno kauliņa ekstrakts, gan ehinācija ir tā, kas attīra. Ehinācija strādā ar aknām. Kā jau zinat, ka aknas mums ir asins tīrītājs, ja? Un ehinācija palīdzēs aknām ātrāk un noņems visus vīrusus, ja, un palīdzēs darbību aknām. Tāpēc viņš arī šeit ir pievienot, un arī, kā es saku, var arī viņu atsevišķi lietot, ja ir vajadzīga aknu attīrīšana. Ja, ehinācija pat par sevi. Cilvēki, kuri ļoti jūtīgi pret kliņģerītēm, krizantēmām un ir vispār alerģijas, tad īstenībā ir ļoti uzmanīgi jābūt, jo ehinācija var izraisīt alerģijas. Bet tā kā es teiktu, ka šeit ir ehinācija pievienota tikai šai te sabalansēšanai, tad un ir mežrozīt, kas to noņem, to alerģisko reakciju no ehinācijas. Tad mūsu plūškoks ir tiem kam ir alerģiskās pret tādiem ziediem, jeb pret ehināciju kā tādu vai atsevišķu ziedu augiem. Ja? Mežrozīte auglis ir ļoti. Tā ir barošana. Šeit ir pievienots mežrozīte barošana. Tātad arī, protams, infekcija, bet infekcijas noņemšanai ļoti spēcīgs atkal antioksidants, ļoti daudz ir tanija, pektīda, C vitamīns, D vitamīns, karotīns, A vitamīns. Jā, tātad mežrozīte ir pati par sevi, kā jau zinat, mums ir bērnībā daudz ko devuši vecmāmiņas tējas un sīrupus un visu, ko mēs esam lietojuši, ja, mežrozīte pati par sevi, tad šeit vēl plus, tātad tā ir pabarošana, gan organismu pabarošana, gan šūnas pabarošana, ja, gan dots klāt K vitamīns, mežrozīte ir spēcīgs K vitamīns, kurš ir arī mežrozīte bagāta ar magniju, dzelzi, jā, bet, kā es saku, viņš nav atsevišķi. Iepriekš mēs runājam par to, ka ir vajadzīgs magnijs, ir vajadzīgs dzelzs, ir vajadzīgs organismā cinks, jā, bet tas, kā zemu, tad viņš jādzer ir tas produkts, kas jums ir pamaz, papildus vēl šeit, lai viņš strādātu pareizi. Ja, mežrozīte strādā ļoti labi ar nervu sistēmu. Viņš nomierina. Mežrozīte nodrošina šūnu atjaunošanu, tā kā vispārēji arī, ko es stāstīju, kas mūsu produktā šeit ir iekšā. Arī mežrozīte viņa atjauno tāpēc, ka viņa pabaro. Ja? Tātad attīra, sabalansē un mežrozīte pabaro. 4 produkti ir iekšā. Ja? Tātad viens otru papildinās. Ļoti spēcīga ir antioksidants, ja? Mežrozīte. Tātad šis te pats produkts, kā melnais plūškoks atsevišķi, kopumā šī te ir ļoti, ļoti ātri uzcelt imunitāti. Antioksidants aizsargāt pret infekcijām. Un kā es atkal kārtēreiz teikšu, to, kad ir produkts, ko viens ja nav cits, kas mājās, tad mēs šo te varam lietot. Kā aizsardzību, gan arī tām problēmām un tas, kas ir, ko šis te produkts strādā. Ja? Pret iekaisumiem. Tātad, ja nav reiz šī sēne, mēs varam lietot plūškoku, ja mums ir iekaisumi. Ja mums nav reiz šī sēne vai kaķa naks vai ženšeņš, mums nav pret sāpēm, pret iekaisumiem kopumā, tad mēs varam šo te plūškoku izmantot. Tad ir atkal viens kas, ja ir vajadzīgs vairāk pabarot, tad mēs mežrozīti liekam tātad plūškoku mēs dzeram, tā tad ir mežrozīti kopā, mēs iekaisumus ātrāk ar plaušām strādājam. Tātad šo var
atkal ir viens no, kas mums var palīdzēt ātrāk rezultātu dabūt. Protams, ir arī šeit cinks, jo cinks ir vajadzīgs visiem šiem te minerāliem, visiem šīm te vielām uzsūkties šūnā. Cinks ir tas, kurš mums palīdz šūnai, lai šūnā uzsūktos viss tas, kas ir vajadzīgs. Ja cinks mums ir pamazs organismā, mums neuzsūcas nekas. Jo cinks ir tas, kas ietekmē 300 enzīmus vispār gramošanas sistēmā, attīstībā bērniem, vispār tas cinks ir kā maize, kā es saku, ja, jo neattīstīsies zēnītes sevišķi, un arī tāpat meitenēm hormonālā sistēma, cinks ir vajadzīgs tas, un arī šeit viņš ir pievienots, lai viņš uzsūc visu un lai viņš izdara savus darbības. Palielina B6, C vitamīnu, K vitamīnu, dzelzs, likopīnu, stiprina imunitāti. Kavē baktērijas, heligobaktērijas, sevišķi. Samazina saaugstēšanos, gripas, sinusītu, bronhītas simptomus, samazina holesterīna līmeni. Nodara pret galvas sāpēm, vēders sāpēm, astmu, bronhītu, palīdz izvadīt tādas slimības kā hops. Melnais plūškos satur dzelzi, ļoti daudz, ja, arī ar plūškoku ar šo te produktu mēs varam pacelt dzelzi, ja nav atsevišķi dzelzs, kam ir zema dzelzs, ja, arī ļoti labi palīdzēs plūškoks, ja, un bez spirulīnas, tad spirulīnu nē. Jā, ja mēs dzeram plūškoku, tad spirulīnu nē, jo tur arī dzels pārklāsies un viņš nestrādās. Jā, būs pa daudz un viņš izvadīsies drīzāk ārā nekā būs rezultāts. Tātad, cik daudz ir mūsu plūškokā? 120 mg ir vienā tabletē melnā plūškoka. Mežrozīts 95 grami, tas ir daudz. Ehinācija arī 95, kā es saku, ekstrakti ir vienā līmenī, lai viens otru pabalstītu. Vīno kauliņš ir visvairāk no papildu elementiem, 82 mg, ja? Tātad, lai strādā asinsvadi, lai strādā un mums sakārtotos asinsvadi. Cinks ir tikai 8 mg, lai viņš tikai šo te balansētu. Nevis kā cinka avotu, ja, bet tikai sabalansēšanai, lai viņš palīdz šūnai visu tur darboties. Tātad pacel ļoti ātri imūnsistēmu, es teiktu tā, ka plūškoks ir pamata elements imūnsistēmai šobrīd rudenī pie ļoti labi, kā es teicu, pie sāpēm, pie artrītiem, locītavu iekaisumiem. Ja? Ļoti spēcīgi labi strādā ar iekšējām un ārējām vēnām, palīdz trofiskām čūlām, starp citu, arī ļoti labi palīdz un sakārtot. Tātad jādzer ir tukšā dūšā, ja? Pa vienai tabletei tas būtu profilaktiski, bet kā mēs kaut gan teicu, ka nevar pārsniegt šo te devu, ja, bet es teiktu tā, ka ja tas ir domāts, jau es iepriekš stāstīju, un to es arī atradusi par to, kā stāstīja, kad skatoties, cik mēs lieli un cik mēs dūšīgi un cik mums daudz masas. Ja, kad ar vienu tabletīti dūšīgam lielam cilvēkam nebūs. Ja, tā tad ir vajadzīgs vismaz 2 reizes dienā. Lai vai kā, tas ir tāds domāts, kā es teiktu, 75 līdz 80 kilogramiem, tad ir vienreiz, ja, pa vienai tabletē. Bet, ja ir vajadzīgs, pieņemsim pie saaugstēšanās vai kādām konkrētām paaugstinātām lietām, kur vajadzīgs ātrāk, vai sāpēm, mēs varam vienā reizē ieņemt tās 2 kapsulas un mēs noņemsim tās sāpes. Ja, viņš palīdz tur strādāt tā. Ja, ilgtermiņā, jā, lai mēs noņemtu iekaisumu ilgtermiņā, tad mums ir jābūt, atceramies, kad ir 3 mēneši vismaz. Ja, tas ir mazākais.
Jo organismam jāsaprot, organismam jātīrās, organismam jāpieņem šis produkts, ja? It sevišķi jauniem cilvēkiem, kuri nav lietojuši mūsu produktu. Ja? Tālāk otrus es gan tiešām gribēju par kokoseļu, mēs sen neesam runājuši, esam jau runājuši, bet diezgan pasen, un kurš lieto, kurš nelieto, es nezinu, bet katrā ziņā ļoti labs un spēcīgs produkts. Gan iekšīgi, gan starp citu pazīstam, mēs viņu ēdam tā, kā es saku, dzīvajā, gan lietojam kokoseļas, ja, gan šo te kokos pieniņu var lietot, ja izmantot. Izmantojams gan iekšīgi, gan ārīgi, ja, aug tropos. Tātad viņu audzē speciāli arī mūsējie audzē tur, kur ir vajadzīgs. Kā jau zināt, atkal atkārtošos jau kārtējo reizi, kad mūsu produkti audzē un kontrolējami. Ja? Visus kontrolē, kur audzētu, kāpēc audzēti, cik daudz ir audzētu un noteiktā daudzumā katram ir vajadzīgs tas, kas ir vajadzīgs. Noteikti likumi katram augam ir mūsu kompānijai. Kokosrieksts ir viens no dabīgākajiem produktiem, tāpēc, ka pilnīgi visu augli mēs varam izmantot. Pilnīgi visu. Kokosrieksts izmantojas kā alternatīva ārstnieciskais līdzeklis Indijas mājās gadsimtiem ilgi, starp citu, ir lietots. Un tie izmanto joprojām, tam ir daudz ieguvumu veselībai. Kokosrieksta eļļa mums ir dabas partnere kā tāda, jā, jo mēs, kā es saku, viņu no dabas paņemam, mēs viņu varam izmantot. Kokosriekstu eļļu, kas ir ārkārtīgi efektīva ādas un matu kopšanai, pātrina vielu maiņu un pasargā organismu no slimībām. Organiskā kokosriekstu eļļa satur gandrīz 92% nepiesardzināto taukskābju. Tas ir ļoti liels taukskābes, tauki. Viņi arī, kas lietojas mums un arī veikalā, mēs redzam, ka viņi ir tā kā tauki. Jā, viņš tāds arī ir, tāpēc, ka ļoti, ļoti daudz šī nepiesinātie tauki ir iekšā. 92% pašā kokosā. Tā vietā, lai uzņemtu sliktos taukus savā ķermenī, uzņemat labāk kokosriekstu taukus un iegūstiet veselīgu, laimīgu ķermeni. Jā, jo it sevišķi nevis vārīšanai, cepšanai, bet mēs viņu var lietot iekšīgi un labāk tiešām kokos taukus un kokoseļu, jā, kura arī mums ir un kuru mēs varam lietot arī iekšīgi, un mēs viņu arī lietojam. Tātad kosmētisks pieņemšanas līdzeklis, tas tikpat efektīvs kā populārie kosmētikas noņēmēji, īpaši ūdens izturīgiem skropstu tušām. Arī, starp citu, mūsu tušai arī viņš ir izmantots, jā, un tāpēc ir arī ārstnieciski. Ļoti labi noņem, es teiktu tā, pusteiktu elpu, strādā ļoti efektīvi ar smaganām, jā, tiešām ļoti labs, un mūsu, ko es varu piebilst, mūsu kokoseļļa ir tāda, kura viņam nejūt šo te taukainību. Es esmu daudz kokteļus provējis, ja, citiem ir kaut kā tā kā tauki, tiešām kā tauki, bet mūsēji šai pirmā momentā, bet pēc tam, kad viņš izsūst, mums mutē nav šo tauku sajūtu, tāpat kā mūsu eļļām, vai ne? Pārējām ar eļļām nav šis te tauku sajūta. Tātad tā ir tāda tehnoloģija, kas strādā un mūsu kokoseļļa šķīst ūdenī. Jā, nepaliek taukainība. Ļoti labs ķermeņa mitrinātājs. Sausai ādai novērš smalkās krunziņas, pīlingu var izmantot uz sejas, var viņu tiešām mitrinātājs ļoti spēcīgs, sevišķi tiem cilvēkiem, kam ir ļoti sausa āda, pie psoriāzes ļoti efektīvs viņš ir arī.
Jā, elkoņi, papēži, apstrādājot, protams, atkal ar mūsu produktiem, bet mēs varam, ja nav kāju krēma vai aerostolu, vai arī mēs varam pamainīt kokoseļu, vai tā ādas mīkstinātāja tiešām, vai uz elkoņiem, kad ir ļoti cietas vai plaisājošas, jā, tad arī ļoti efektīvi viņš strādā. Nagiem viņš stiprina, smērējot kaut kādu laiciņu, viņš uzlabo nagu kvalitāti, jā, tā tad gulētiešanas mēs varam iemaisīt kokoseļu, arī pagarināt manikīru laiku, jo mīkstinot kutīkulas, tātad naktī. Jā, arī uz seju, ja mums ir sausa āda, mēs varam kokoseļu uzsmērēt uz nakti un palīdzēt pēc visu noņemšanas, jā, losjonu mēs samitrinam un uzliekam kokoseļu ļoti, ļoti maz vai maz tiešām. Ļoti labi attīra kosmētiskās otiņas, halo, man pazūd internets, kāpēc, nezinu, Jā, no tev karstuma. izmet atkal ārā un raustījies atkal visu laiku. Nezinu, kas ar internetu, es nesaprotu, it kā ir, bet raustās to karstumu pārkarst kaut kas. Labi, sāksim tālāk, iesim pārāk dziļi neiedziļināšanos. Tātad otas attīrīšanai zinām, ka ļoti labi viņš var mums palīdzēt, ja? Lūpu līdzsvaram, tātad pie mūsu lūpkrāsām viņš ir klāt, ja, un arī pašs lūps, ja mums nav balzāms, tad mēs varam šo te kokoseļu izmantot, smērējot lūps, it sevišķi ļoti labs ir augstumā, ja, kad viņš ātri mums palīdz, lai neplaisā, ziemai sevišķi, plaisas ātri sārstē, ja, kājām, zem acīm krēms, viņš arī tiešām ļoti, gan ir mūsu krēmiem klāt, gan arī viņš atsevišķi var šo te kokoseļu mums lietot, ja mēs lietojam. Un palīdzēt. Noņem maisiņus tumšos apļus, ļoti spēcīgi un ātri ir ar šo te kokoseļu ir rezultāts ļoti ātrs, jā, noņem visu to. Tā neiedziļināsimies pārāk, kamēr man tas ir, tā tad ir tas mans trafais internets. Tātad pie matiem var matu saknītes iesmērēt, palīdzēs ātrāk, ja ir sevišķi pie psoriāzes, mēs varam izmantot galvas ādai pašai kā tādai. Ja ir kāda vainīga, tad mēs viņam varam izmantot kokoseļu, var pielikt klāt pie kādām masāžas eļļām vai atsevišķi viņu tiešām izkausējot ūdenī, pasildot, viņu ļoti ātri izskūst. Viņai nav nekādi nosēdumi, viņa ļoti tāda ātri iesūcās ādā, ja, un viņa arī palīdzēs mīkstināt ādu. Sevišķi tiem, kam ir, tiem, kam ir sauss, ļoti sauss ādas. Var pielikt klāt pie zobu pastas vai vispār arī zobus var šo te tīrīt, ja nav mūsu zobpastas, ja mēs dzeltenos zobus var tiešām palīdzēt. Man arī ir palīdzējis, ja. Tā kā ļoti, ļoti interesants un ļoti, ļoti
spēcīgs produkts kopumā, jo ar viņu var visu ko daudz ko darīt. Viņš gan baro mūs, gan attīra no organisma visādus kaitīgās vielas. Ne tikai mīkstina un balansē, ja, bet ļoti tāds, produkts, kurš arī mīkstina no iekšpuses. Ja mēs viņu lietojam, man, piemēram, viņš garšo pie kafijas. Es viņu pustēkarotīti pielieku uz krūzīti, man viņš mīkstina, un man ir vieglāk, piemēram, norīšana. Arī tiem, kam ir problemātiski ar rīšanu, tiem, kam ir problemātiskie ar plaušām, ļoti, ļoti labs palīdz vienkārši viņu pasūkājot, paturot mutē, viņš arī palīdz visu darīt. Viņu var izmantot arī pēc skūšanās. Visa ādas problemātiskai, vienkārši runājot. Jo, es tagad tā skrienu pāri, jo, lai mums vismaz kaut kas dzird, ja, kaut ko. Pēc tam es jums ielikšu, aizsūtīšu atsevišķus slaidus, lai jūs varat palasīt, ja. Var taisīt kā matu masku. Jā, tā tad ļoti labs arī pret kukaiņu kodumiem. Tagad tie odi koši kā traki. Var pēc tam sasmērēt šos te kodumus. Mums ir, protams, viss daudz kas cits vēl, bet arī var šo te kokoseļu izmantot kā aizsarga līdzekli pret odiem. Jā, kaut viņš iekož, bet nebūs tas apsārtums, nebūs tās sāpes, nebūs iekaisumi no tiem kukaiņiem, jā, arī, jo viņš ļoti labi to novērš. Matiem vispār arī kā masku var izmantot, jā, protams, mums matu kopšanai vesels lērums un daudz, kas mums ir matu kopšanai, bet ja nav tā, tad mums varbūt ir mājās kokoseļu, mēs viņu varam izmantot kā tādu, jo viņi ir diezgan ilgi iet, to buņģu nopērkot, viņi ir diezgan liela, un ļoti, ļoti ilgtermiņā viņi lietojās. Ja, tas ir pats galvenais, ka ilgtermiņā viņu var lietot. Kā es teicu, arī naktskrēmu viņi var izmantot ļoti labi, atjauno ādu, aizsargā kā antioksidants barojošs, ja, un starp citu labāk var aizmigt. Ja mēs sasmērējam aiz auss ļipiņām, mums normalizēs miega struktūru, un arī tas arī ļoti labi, ka sakārtojās šī te miega kvalitāte. Kokoseļu to var izmantot un var palīdzēt. Aizsardzība pirms krāsošanās procesa, jo mati un pārāk daudz tātad matu aizsardzībai. Tā kā mēs krāsojam matus, pirms tam mēs šo kokoseļu varam iesmērēt, paturēt kā masku, un tad nebojājās matu struktūru. Palīdz, lai nav kaitīgās vielas, viņš aizsargā šīs te kaitīgās vielas matā iesūties, viņš darīs nokrāsos, jā, bet viņš mūsu ādu aizsargās un matu pašu par sevi aizsargās kā tādu, jā. It sevišķi grūtniecēm, jeb tiem, kas nevar, kam ir alerģiskas, ja, tie, kas nevar daudz krāsot starp citu matus, ja, tad tie arī var izmantot šādu te procesu, ka pirms tam sasmērēt un lietot krāsvielas, ja, kas grib skaistāk. Ēdienā mēs viņu varam lietot, kā es saku, es varam viņu lietoju gan pie salātiem izkausējot, gan arī kafijā es pati viņu lietoju ļoti garšīgi, man viņš ļoti garšo, bet tikai mēs ar viņu gan mēs necepam, ja, to mēs nedaram, jo tad mēs sabojāsim, bet var arī papildus vienkārši klāt kā tādam, ja plaus, starp citu, tiešām šeit arī ir pieminēts, es izmēģināju savādāks un interesantāks, un viņš netais to taukainīgu, kā es saku, ja. Bet dod to interesanto piegaršu, jo kokos pats par sevi ļoti vērtīgs, gan vitamīniem bagāts, gan aminoskābēm bagāts, un iznīcina un aiztur baktērijas un parazītus iznīcina, un gremošanas problēmas mums palīdz atrisināt. Tad šie te abi divi produkti, ko es šodien stāstīju, plūškoks un kokos, ir arī kokos ir pats par sevi kā tāds, vienkārši, kā es saku, pasūkājot šo te kokoseļu,
mēs aizsargājam gan mutes, gan gremošanas sistēmu, gan visu organismā. Viņš izdala toksīnus no organisma un strādā ar sēnīšu iznīcināšanu. Palīdz mums normalizēt šos te kaitīgās vielas mūsu organismā. Nu, šodien tas arī viss, to mēs arī gribēju šodien stāstīt. Žēl, ka